Lai no īrijas nokļūtu Adelaidē, sanāk šķērsot teju puspasauli, tomēr ilgo lidojumu atsver sirsnīgā sagaidīšana. Kultūras dienu dalībnieki un skatītāji kopā ap 500 ir sabraukuši no malu malām, lai paudītu plašo kultūras dienu programmu. Vairāk kā 30 pasākumus 9 vietās. Kultūras dienas sākās 1951. gadā Sidnejā, un viņi gribēja sapulcināt visus latviešus Austrālijā kopā, lai uzdziedāt, uzdejot. Tie bija tie agrie gadi pēc kara, otrā pasaules kara, un visi tie latvieši, kas izbrauc no Latvijas, viņi taču gribēja dejot, dziedāt, teātrī spēlēt, visu, ko viņi bija darījuši Latvijā. Tā kā Austrālijā šobrīd ir vasara, tad kopkora mēģinājuma laikā bija jāsamierinās ar 41 grāda svelmi, taču nākamajā dienā Austrālijas daba par latviešiem tautas tērpos apžēlojās, un lielkoncerts norisinājās 23 grādos. Un tā atbildības sajūta, stājoties priekšā tik varenam korim, kas ir izdzīvojis tik daudz paaudzes, bija tāda ļoti, ļoti īpaša. Un, ja sākumā bija acis nodurtas un varbūt tās ļoti gribējās dzirdēt par to daudziem, kādas notas vēl ir jādzied un kas ir jāiemācās, tad pēc 2 mēģinājumiem mums gāja brīnišķīgi. Tas kora tā miedarbības starp mani pašu un lielo kopkori un tas skanējums, tas tā paceļ. It īpaši tāpēc, ka tu esi tik tālu no mājām. Tālo ceļu no īrijas ir mērojuši ne tikai pieaugušie, bet arī bērnu un jauniešu kora dziedātāji. Mums ir labs darbiņš padarīts, un mūsu ceļojums turpināsies, un mēs brauksim apskatīt ķengurus. Bija tā kā jauns piedzīvojums dziedāt Austrālijā tik ārā no Eiropas, un man ļoti patika. Un, es domāju, ka visi tik skaisti dziedāja. Austrālijas latviešu kultūras dienas ir lielākie un svarīgākie Austrālijas latviešu svētki, kas norisinās reizi 2 gados, tādēļ vienmēr tiek īpaši gaidīti. Ilze Kalve, Latviešu kam speciāli Latvijas televīzijai.